Nu ko, nākamā sērija, laikam 3. Tagad jau ir pulkstens 8, paskatīšos. Jā, 11 pār 8. Lielā tauta nogāja nost. Aiziesim, apskatīsimies fiksi. Es saraktēšu telefonu. Cilvēks mēģināšu nefilmēt, jo ir baigā problēma. Te visi staigā. Un ir, jūs sajutīsiet, kad ir baigais troksnis. Jā, jo viss uzreiz uz tevīm baigi lūr, baigi nekomfortabli vispār strādāt. Jāiet kaut kādu pašam pirmajam. Skatāmies, tagad būs vakariņas. Jā. Un. Es laikam vispār paņemšu jūs rokā. Tāpēc, kad lai nepievērstu sev uzmanību. Ejam, parādīšu jums vakariņas. Mēs iegājām iekšā caur terasi. Te ir vairākas ieejas. Vai sākam tā kā no sākuma, it kā, ka jūs atnākat. Jā. Šeit ir vairākas ieejas iekšā. Un centīšos sev mazāk pievērst uzmanību. Un šitas tā kā sākumā ir tā kā galvenā ieeja restorānā. Jā. Šits ir main restorāns mums. Es izskrēju cauri. Tās parādīšu no sākuma. Jo troksnis ir vienkārši nenormāls. Te ir tāda vinčika demo plauktiņa. Lūk, ko es jums parādīšu. Tā, šeit ir ieeja no korpusa. Šeit ir La Renault restorāns meksikāņi, kas jārezervē. Rekur feina tāda štēla pieeja klāt. Un hopā, tev tur uzzīmē. Visādas ziltiņas. Baigi smieklīgi. Un kaut kāds Xbox taisa savējos. Kā meina restorāns, kā viņš strādā. Šeit ir darba laiki. Ja tātad no 7. Principā brokastis pamēģināšu no rīta uzfilmēt. Tagad ir vakariņas līdz 21:30 no 7. Un te vēl ēšanas arī līdz 1. Lūk, ejam iekšā, paskatāmies. Tātad te vinčiki. Te droši vien kaut kādas degustācijas notiek, bet šobrīd nekā nav. Te arī vienkārši smuki izlikta dekorācija, kas ir forši priekš bērniem. Uzreiz ir bērnu meņu. Iekšā, viņiem bērniem ir vesela virtuve. Bet tev reku stikls ir priekšā jāprasa personālam, kas tev vajadzīgs ir. Biezenīši, ar augļiem, ar dārzaņiem, aptamīli. Ejam tālāk, mazajiem ir krēsli, dakšiņas. Tā. Nu, un rekas vēl ir. Ejam līdz galam, no tālākā gala. Burkāniņi, brokoļi, sīriņi. Šitas te ir ziltiņa, aizmirst, kā sauc, johaidī. Tā, labi, bija uz mēles auglīši. Nu, te atkārtojās arī no lielās virtuves. Un. Jā, reku friškas arī, rīsi, gaļiņa, biezenīšu, makaroni. Respektīvi, var sīkajiem paņemt, kurš ēda brokoļus, apsēsties pie galdiņa un paēst. Sīkajiem multenis rāda. Nu, lūk, kas sīki ēda. Ejam tālāk. Jā. Te ir mikrene, var paprasīt tev, lai te uzsilda. Un tā, nošiem, ejam iekšā. Tātad, šitas ir Kids restorāns. Strādā rekuri darba laika, jā. Ejam tālāk. Un tagad te ir galvenā ieeja. Šitien ir izlietuva, sulas visādas ir. Un svaigas piestās. Un galvenā ieeja ir šeit. Tā kā sākās no šejienes jau. Tagad jau būs daudz kas apēsts, bet te ir ļoti garšīgi. Šeit džeki taisa picas krāsnī. Jā, nu vispār ļoti garšīgi. Te ir bulciņas visādas. Fiks iziešu, jo ēdiens ir točs un varu rekomendēt. Reku ļoti garšīgi pīrādziņi, rīsi. Jā, nu, izskriešu pa ēdieniem. Un šis ir ļoti garšīgi vistiņi. А у меня YouTube канал есть. Tad kādam, protams, bija jāpainteresējās. Jā, lūk, ejam tālāk. Kraču reku šeit vakarā tagad lasis cepās. Te ir vairāk tādi grilli. Reku šeit ir salikts. Tagad jau daļa ir apēsta. Šovakar ir lielopu mēle.
Ja viņiem aprakstu pieliek, jā, gavjaži jazyk, tā kā, lūk, ļoti garšīgi. Meitene sagriež visu pa gabaliņam un izsniedz, lūk, pa šķēlītēm. Super. Kartupelīšu, mērcīta. Tas tā tikai pirmā daļa. Es jūs pēc kārtas visu parādīšu. Ejam tālāk. Tā ir rekurā 1, 2, 3 plaukti. Es tā fiksi, bet šādā atvainojiet, negribu te baigi ņemties, jo visi baigi lūr, tā kā špionam jāiet. Šitien ir zacenis. Jā, reku, visādi salāti. Nu, pilns. Pie katra ēdiena ir apraksts. Humus, jā, tātad humus, jā. Sieri. Lūk, tā ir zaceni. Tālāk, speciāla meitene. Tā ir speciāls ēdienas. Teiksim, šodien ir mozzarella. Jā, viņi uztaisa mozzarellu. Lūk, nu tādā garā. Nākamais postenis. Šeit, pieņemsim, tu gribi makaronus. Nē, es ar šito nenodarbojos. Man pietiek. Var pasūtīt makaronus, viņš te uzceps ar tavām garšvielām, ko tu tur gribi. Jā. Nu, daudz to izmanto. Nezinu, atbraukt uz viesnīcu ēst makaronus, es mājās varu paēst. Rekāda viņi ir. Tāds speciāls tāds tā kā katls vai iekš kā viņi tur to cep, es pat nezinu. Lūk, ejam atpakaļ. Re, kur ir salāti. Veselu kaudu. Piparmētras, bietes, kāpostiņi, spināti. No, re, mērcītes. Lūdzu, olīvas. Labi, ka tagad nav tik daudz cilvēku. Var parādīt. Lūdzu, reka šeit. Tālāk. Ir tāds tā kā diētiskais galds. Anatolian food. Un te arī ir. Pieņemsim visādi kartupelīši, gaļiņa, rīsi. Respektīvi ar ēdienu te ir viss kārtībā. Te galvenā problēma nepārēsties. Nu, pieņemsim, paņemam indīka sausi karī. Ja? Re, kur ir, var paņemt. Super. Nu, tā kā šeit, pieņemsim, ir kaut kāds saltētie spināti ar oliņu. Jā, nu, re, skaistums. Nu, te ir ceptas kartupeļu daiviņas. Arī, re, kur ir forši. Lūk. Tālāk, šeit arī plaukti. Diētas galds, vārīta vistiņa, dārzenīši, kaut kāds varjonī bulgur. Heroīna zina, kas tas tāds ir. Nu, ot šitāds. Jā. Te ir brokoļi. Lūk, arī visi zaceni. Tālāk ejam saldumu. Saldumu arī vesels galds. Jāsaka, ne visi ir garšīgi. Nu, teiksim, šitas te turku lukums. Visi šitie tālāk ir augļi. Arbūzi, melones. Jā, tur apelsīni, greifrūti, banančiki. Tāds tā kā sagriezta auglīši. Ot šitas, kas bija latviski, es aizmirsu. Jā, šitas auglis garšīgs. Mums ir Latvijā žāvēts tāds tikai. Neatceros, kā viņi sauc. Viņš krieviski ir inžir. Kā latviski, es nezinu, kas tas tāds ir. Vīģa vai kas. Nu, lūk, augļi, ābolu, plūmis, vīnogas, kā saka, ņem. Lūk. Saldējumi, re, kur ir, gribi pat ir saldējumi. Ja tu vēl neesi pa dienu apēdies. Nu, lūk, saldumiņi ir, re, kur šiten, veselu kaudu. Ejam tālāk. Kas šeit vēl ir? Šī tā kā galvenā zāle. Mēs ēdam ārā. Iziesim ārā, parādīšu jums. Šitien ir ļoti laba virtuve. Šeit ir tā kā kaut kādi uzbeki laikiem vai kas, tā ir ļoti garšīgi. Respektīvi, rekur šašliks. Te tāds arī baigi garšīgais ir. Bulgur plovs. Man šitas stūrs patīk. Ziltiņas, divu veidu parasti ir, jā. Šitien ir forele. Un šitā ir kaut kāds sibas. Vai sibas un forele. Garšīgi. Nu, friškas un tā rīsiņi. Te viņu ēdieni ir. Arī viņi kaut ko tur taisa. Kebabs no baklažāniem, šitāds mērcītes, pīrāgi krāsnī cepti. Te viņiem ir tādi posteņi, kur te ēsalē. Vēl vakariņās ir izlikti šādi speciāli plaukti.
tu vēl vari pasūtīt, ko tev gribās. Visādi kebabi, fast foods, nu, pilns, reku rīsi, ļoti daudz. Paiešu malā, lai cilvēkus netraucētu. Reku ļoti garšīgi. Tā kā veči ar ēdieniem te ir baigi labi. Meitenes cep. Tagad jau lēnāk garā jau vāc nost. Nu, lūk, skriesim ārā. Respektīvi, ja gribat paēst, te badā toču nepaliks. Oficiants staigā, piedāvā tev tēju, kafiju, gribi vinčiku atnesīs. Nu, lūk, un šeit kas ir plus? Tu vari iziet ārā. Tur ir jūra. Reku skatuvu šodien būs nakts šovu programma. Viņi parasti 9 sākās, 9:15. Un forši ir, ka te jūras brīzīti. Tur tālumā jūra, nu cik te jūra, 100 metri, kāda 150. Un forši vakara vējiņš iet. Jā, un šeit arī ir pa kreisi smēķētāja teritorija, un šeit tie, kas pīpē. Un tu sēdi ārā, vakarā tev vējiņš pūš, lampiņas, deg skaisti. Šajā teritorijā tagad ir sīkējumi futenīti, var paspēlēt, bet dažādas atrakcijas notiek, un reku lampiņas. Tā kā šeit es iegāju iekšā. Jā, nu tā visādi kaķi arī bizo. Tā. Puķīts, respektīvi, šis ir main restorāns. Tā kā ēšanu, ticiet man, te ir vairāk kā vajag. Te galvenā problēma ir nepārēsties. Jā. Un. Tā kā tas ir tas izaicinājums šeit. Tā, nu ko, tas bija īsts vakariņu apskats. Tā, davai, čau, pagaidām.